profesionāli pastrādāt laupīšanu, ainīgi aizbēguši Volkswagen markas automašīnā. Jā, bet tur jautri gājis. Es samaksāšu. Jā, kā tad? Es samaksāšu. Nu, ko, Oskariņ? Sēdēs cietumā blakus savam papiņam. Mēs ar Arturu esam nolēmuši precēties. Atradot? Izsakojiet automašīnu, es tūlīt braucu. Vēl viens rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Atbeidies, nepazaudē. Kāpēc man atsīties, bet suns lai var mainīties. Domā nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Ko stāvmūt atvērs? Es teicu, ņemt ciet. Stāv tā kā apdirsies. Ko aizbēgā, ja? Nē, nošāv. Atkal lasu to avīzi. Beidz, nevajag, tur taču nav ne uzvārdu, ne liecinieku, nekas. Ar to rakstu taču viss beigsies, tu redzēsi. Nāc pie manis. Rauksts. Cik es iedodu uzrunīt? 50 lati. Ko? 50 lati. Šeit 30 un priecājies dod zvanīt. Labi. Pagad, man zvana. Kas tev zvana? Nezinu. Nezināms numurs. Klausos. Čau, te Māris. Čau, kaut kas notika? Ir gan kas noticis. Viņi zina, ka tas es esmu. Saproti? Nopietni? Ātri tiekamies, daudz nevar runāt tagad. Tur, kur mēs spēlējam kārtas, uzreiz tagad arī izbrauc, saprati? Jā, labi, pagaidi. Gaidi man uz vietas, nekur neeiz. Tūlīt būšu, pagaidi.
Paldies. Lūdzu. Kas zvanīja? Māris, Kas noticis? izskatās, ka mums ir liels problēmas. Menti viņu uzzuduši. Kur te ej? Es pie Māra. Tu taču būsi atpakaļ, vai ne? Tu būsi atpakaļ! Artur! 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 Es atgriezīšos. Visu nokārtošu. Neuztraucies. Viss būs labi. Tu tikai neuztraucies, labi? Jā. Viss mieru. Kas tie ir viņi? Es nesapratu neko. Kas tie ir viņi? Es nezinu, vienkārši pie veikala piesējās divi, gribēja sašņūrēt man, parastā civilajā, bez uniformas nekā, vienkārši viens kliedz otram ķerviņu, Pagaid, ko tas nozīmē? Ķerviņu, grābviņu? Kas tie ir viņi? Tas bija sakarā ar seifu, varbūt tas bija par seifu. Ar ko vēl sakarā? Loģiski ar seifu, bez citādāk esmu tīrs. Saprotu, viņi man skrēja pakaļ, man dihalka, viss aizsitās, es knapi, man gandrīz noķēra. Tur mašīna stāvējas ielec, vienkārši patslāk bija iekšā, es uzgāzēju un vienkārši aiz. Pagaid, es nesapratu, kāda mašīna, ko tu te dirsi? Vecais nediršu, vienkārši mani gandrīz šodien sašņūrēja divi cilvēki, es saku, kā ir. Varbūt tās tev pietiks dzert, ko? Pietiks dzert, jo tā ir sūdīgi, tu no tad rīp. Ja es nedzeru, tu esi vispār debils paliku, kā tu nesaproti. 1, 2 dienas un mūs sašņūrēs, visi, es negribu uz cietumu. Artur, es negribu. Saprot, mums kaut kas ir jādomā, es negribu sēdēt. Nomierinies. Es kaut ko izdomāšu. Atslābs. Reku brauc. Laikos. Daļski. Un cik noprotu, rezultātu nav ko? Es visu daru. Visu daru. Kā tad? Es redzu, ka tu visu dari. Mēs taču kaut ko sarunājam. Paklausieties. Es visu nakti sēdēju slēpnī. Man nu pat tikai nomainīja. Es zinu, ko es daru. Slēpnī. Varbūt es tev varu kaut kā palīdzēt. Mašīnu iedot, benzīnam piemest. Liecieties mierā. Es visu izdarīšu. Tad es tev vēlāk zvanu, ko? Zvaniet! Ko darīt? Ko darīt? Artur, tu vari kaut ko vismaz pateikt, vari neklusēt. Ko mēs darīsim? Saki kaut ko. Pirmkārt, ja noķers, nenodot. Ja viņiem ir pirkstu nospiedumi, viņiem jau noteikti viņi ir. Kā tad? Viņi mani taču meklē, mani. Nu tad lai tiesā tevi par logiem. Viņi tur visi tādi kaut duraciņi sēž tavuprāt, jā? Viņi vienkārši noķers mani, visu saprot zem, un tad man ieliks ķurmī, viss. Es negribu sēdēt. Paklausies tagad mani. Darām tā. Es tev uztaisīšu citu pasi, un tu brauc prom no Latvijas. Skaidrs. Te tevi meklēs, bet ārpus Latvijas tevi neviens nemeklēs. Varēs darīt, ko tu gribi, kā tu gribi, un dzīvot jebkurā valstī. Nu? Labi, tas jādara ļoti ātri. Pats zini. Čau! Kas ir? Ko skaties? Kur bija? Kad nezinātu, šis zīmīt uzrakstīja, nelasīja.
Jā. Paga, nesadzirdēju tomēr. Kur tu biji, saki? Man tantei bija dzimšanas diena. Es to rakstīju. Iedzēru bišķi vairāk, negribēju pie stūras saistīt. Mamma tur bija? Protams, ka bija tā viņas māsa. Tā viņas māsas jubilēja. Ev, Zvani tavu mammai. Palaid. Tu nebija nekur tur. Nebija nekādas jubilējas. Žora, palaid mani vaļā. Mobilo. Palaid mani vaļā. Palaid. Jā. Viss, es eju prom, man tas vēl... Kur tu iesi? Tā. Tur tu man iesi prom. Tu man iesi kaut kur. Iesi, jā, kaut kur man! Iesi! Izrūvīja to muzeju. Nu, ko teici? Neko. Sēžot slēpnī. Vajag darboties, bet viņš sēžot slēpnī un neko nedara. Jāzvana Žoram. Kāpēc? Kāpēc? Lai paņem zīli pie pautiem, no kurienes viņam nauda. Turklāt var bankas lentu. Nu, bet tas taču neko nenozīmē. Jā, kā tad? Skaidrs, ka tā nauda ir no mana seifa. Boļs, saka, esot viņam alibi. Jā. Ķers tad starpnieks, kamēr viņš atrieps par savu māti. Es nezinu, priekš kam tie bandīti, nu? Paklusē tagad, jā? Kur neies? Žora, tu debils esi? Tu reāli psihiks esi, jā? Un tu arī tagad dabūsi. Saproti? Tu esi psihiks. Halo? Halo, Žora? Tik atlaps. Jā, čau, Raimi. Nē, prieks tevi dzirdēt, es neko tā pa māju karlēkojos. Man ir svarīga darīšana. Nē, pa telefonu tagad es nestāstīšu. Vajag satikties. Tūlīt. Nu, un kā izņemts. Man vajag un viss. Kur? Tūlīt. Jā. Tūlīt būšu, braucam. Brauc. Kur? Kur? Tur, kur parasti tiekamies. Tūlīt piebrauc. Brauc. Vari to muzonu izrubīt? Priecies, ka man darbiņš. Žora! Mēs ar tevi sarunājam. Tu strādā, es meklēju klientus. Tas ir skaidrs? Jā. Atdod! Neaiztiec! Samaksāju vismaz. Neaiztiec, Žora! Ko neaiztiec? Neņem, Žora, neņem! Žora, lūdzu, neņem! Neņem! Redz, konfiscēja, ka nelegāls ieņēmums. Karoči, nomazga traukus, mēģinās aizbēgt, izraušu kājas, skaidrs? Stai! Debils, ka Čau, mīlu tevi! Tur es domāju, ka tu nepārdoks, vai? Ieva, kā tu tā varēji padomāt? Kā tu tā varēji? Es tagad uz tevis dzīvoju.
Oskar, es nevaru bez tevis dzīvot. Es arī nevaru bez tevis dzīvot, un tāpēc darīšu visu, lai mēs būtu kopā. Viss būs kārtībā. Viss būs kārtībā. Ieskaties man acīs, paskaties man acīs. Nu, kāds ir mūsu burvivārdiņš? Nu? Mīlu. Mīlu, nu tieši tā, nu. Un kā tu tagad jūties? Kā tu? Labāk. Ja? Es negribu par to šķirties, Artur. Jā, mēs nešķirsimies. Nekad nešķirsimies, dzirdi? Mēs nekad nešķirsimies. Mūsu mīlestība ir stiprāka par visu. Ja? Kas ir? Ko nervozē? Ko trīc? Vajadzēja obligāti Žoru piesaistīt. Viņš nostīst Oskaru visiem saviem kadriem. Man galvenais dabūt naudu atpakaļ. Mans pēc, lai arī nosit. Man jau tagad žoklis sāp. Jā, protams. Kā tu brauc? Ko? Ko tu tagad dari? Pīpē varbūt. Nu ne jau mašīnā varbūt ko? Izmet ārā. Labāk? Jā. Varbūt logu notīri? Varbūt pats brauc? Halo! Cik man ilgi ir jāgaida? Ko kā? Nē, man nedara pusstunda, man vajag tagad. Jā, labi. Jā, es gaidīšu. Jā. Sveiki! Uz kurpes aizmirsāt? Es zinu. Kādu gaidat? Jā, taksi. Es varu aizvest, sēdieties. Nepaldies, es pagaidīšu. Starp citu, es esmu neslikts amatnieks. Es varu uzpīt pastāvus. Nu, tādas daļas, kāds pienāks daļai meitenei. Jā, un es no zelta taisu prievītes. Nu, tad jau mums būs par ko parunāt. Nebaidieties, kolēģi. Besīgi gaidīt. Ja sarunāts konkrēti laikā, tad sarunāts konkrēti laikā. Ko var muļļāties? Tu brauc? Domā vien? Jā. Labi, iešu aprunāties. Nu, lai veicās. Paldies par atvešanu. Redzam, baidies vēl kāpt mašīnā. Nu, es neesmu pieradusi kāpt svešās mašīnās. Es skriešu. Tā. Pagaidi. Kaut kā aizmirst. Ko tad? Iedod savu telefonu numuru.
Nē, es nevaru. Draugs? Drīkst neatbildēt? Mierīgi. Starp citu, es iedošu savu vizītkarti. Ja gadījumā kas? Zvaniet, es atbraukšu. Normāls. Skaidrs. Jā, un kas ir jūsu vārds? Inga. Inga. Bet man nav cerība dabūt telefonu numuru. Es taču varu piezvanīt. Es piezvanīšu. Tā. Piezvanīs kā tad? Jā. Nepiezvanīs. Sveiks. Ko pīpējam? Žora pavisam cita lieta. Ne tā kā tas mēnesis. Soli, cik grib, viņam nav tāpat nekustina savu pakaļ. Žora un Oskaru izskatīja šodien visu informāciju. Bet ja nu viņš nav vainīgs? Nav vainīgs? Oskars? Oskars taču savu mūžu nav savās rokās turējis tik daudz naudas, kā tu toreiz redzēji, ko no kurienes. Un tieši pēc tam, kad aplaupīts seifs, sakritība, viņš vienkārši paņēmis savu daļu. Domā atzīsies, ja? Protams, ka nē. Žora izsitīs ar varu, redzēs. Rīt jau mums summa būs apakaļ. Braucam. Kā nu tā būtu? Jā. Starp citu, es tev gribu pateikt. Šo? Tieši tā es domāju. Tā, lūdzu, tikai nesāc. Ņem gredzenu un nes uz Lombardu. Pasaka, lūdzu, kāpēc tieši šo gredzenu? Kāpēc tēva gredzenu? Kāpēc tēva gredzenu? Visu tu idiot, Raimi, visu tu sūdz. Nu, lūdzu, aiznes tos. Tā, viss izbeidz mani mācīt. Ņem gredzenu un ej. Nē, es šo gredzenu uz Lombardu nenesīšu. Tas ir tavs sadarināšanās gredzens. Nu labi, tad es pat nesīšu. Ja, sēdi. Tad dod šurp, dod, es aiznesīšu. Kas ar tevi notiek? Es nesaprotu. Tu sen jau esi pieaudzis. Tu uzvedies tā kā tāds pusaudzis, kad mēs runājam par tēvu. Stāvi un krīt par viņu. Viņš tev neraksta. Viņš tev neapsveic dzimšanas dienās. Sēž cietumā, lai sēž. Cik tu viņam vēstules esi uzrakstījusi? Es esmu par viņu aizmirsusi. Un tieši tā, tu par viņu esi aizmirsusi. Viss tie Raimi, sūta svarīgāk par tēvu gredzenu. Labāk ej. Viss ej. Jā, Artur. Mums vajadzētu satikties.